Mazliet esmu izbūries cauri visam. Kompānijā nonācu, varbūt, ja kāds nezinu, nonācu tādēļ, ka man piedāvāja mans brālēns, kurus savā laikā trenējos aizvešanas salonā, bija ļoti rezultāti privātiem sporta meistariem, un es viņam vienkārši uzticējos. Tas ir jautājums par uzticēšanos, tāpēc to gribu pateikt. Reizēm ir jāuzticās pirms pateikt nē. Tieši tādēļ protams, es sākumā neko nezināju par kompāniju, nezināju par tīkla mārketingu vispār neko. Taču ar katru dienu tā zināšanas nāk klāt, ar katru dienu tā pārliecība par to, ka es to lēmumu pieņēmu pareizi, tā pārliecība pieaug. Ja tomēr vairāk vai mazāk, teiksim, uzskata sev par saprātīgi domājušu cilvēku, un ja šis piedāvājums būtu šaubīgs vai teiksim, tas man neapmierinātu, tad es noteikti šeit nebūtu un sen jau darītu kaut ko citu. Tas tāds, teiksim, par mani. Vēl es jums pastāstīšu par mārketinga plānu, dažas punktus par kompāniju, par kompānijas izaugsmu, dažas punktus, kas attiecās arī uz naudu, uz peļņu. Un viens ar ko sākšu, tas ir par to, ar ko tradicionāls mārketings atšķirās no tīkla mārketinga. Kur tīkla mārketingā dabūna vispār naudu? Vai jūs to zināt, kur dabūna tīkla mārketingā naudu, lai izmaksātu kaut kādas naudas cilvēkiem? Zināt? Tas ir jautājums. No kurienes rodās tā starpība, ko var izmaksāt? Tā starpība rodās no tradicionālā biznesā ir tā, ka es liecos domāt, ka ir tā, ka 40% paliek ražotājiem, lai viņš varētu izdzīvot, un 60% tas sastāda vairumtirgotājus, noliktavas, veikali, reklāmas, pasākumi, menedžments, viss, kas tur noliktavas, iekārtas, viss pārējais. Un, protams, pēc tam saņem, kā saka, preces gala patērētājs. Viņš jau saņem viņas bieži vien kaut kāds 5 reizes dārgāk nekā faktiski tas jau ražošanas procesā. Tīkla mārketingā ir izdarīts savādāk. Tur prece pa taisno no kompānijas nonāk patērētājiem. Tātad mēs nestaigājam ar somām, es personīgi arī nekad neesmu staigājis ar somām un arī nestaigāšu, jo tas tā kā nav man pieņems īsti tāda uzbāšanās cilvēkiem ar vienkārši tādu masveidu, tāda masēšana jāsaka. Šajā gadījumā, mūsu gadījumā ir tā, ka kompānija atstāja sev 36% no savas peļņas, lai viņi varētu izstrādāt jaunus produktus, pētīt tā kā uz priekšu un rūpēties par visu piegādēm un vispārējo. Un distribūtori var saņemt no tīkla mārketinga līdz 64% mūsu kompānijā. Tas ir tas, no kā tātad nav reklāmas, noliktavas, veikalu un pataisno produkciju saņem patērētājs. Ekspertu viedoklis, tas arī varbūt mazliet attiecās pašu tīkla mārketingu kā tādu. Kā redzat, šeit ir arī pasaules klases, piemēram, Donalds Trumps, Roberts Kiyosaki ir un šī ir Paula Zēna-Pilcera grāmatas, kuras viņš uzrakstījis arī par tīkla mārketingu un par wellness industriju kā tādu. Paula Zēna-Pilcers, piemēram, ir bijis 2 Amerikas Savienoto prezidentu finanšu padomnieks. Un tieši tādēļ varbūt ir vērts arī ieklausīties arī viņa teiktajā, tāpatās arī šie cilvēki, Roberts Kiyosaki, piemēram, arī viņš gan ir investors, taču, kā viņš teicis pats, ka ja viņam būtu jāsāk no jauna, tad jebkurā gadījumā viņš nodarbotos tīkla mārketingu, nevis vairs ar investīcijām. Jo šobrīd tas ir daudz efektīvāks bizness par investīcijām. Kā redzat, šeit ir dažādi tie viņu izteicieni, kā pozīcija kā jaunā lielā ekonomika un kā perfekts biznesa modelis. Un tas ir viņa atzinums, tāpēc arī šīs grāmatas viss ir jālasa, teiksim, manuprāt arī, lai nākošā paudze varētu dzīvot labāk par mums, savādāk varbūt par mums arī. Viņiem arī šīs grāmatas, manuprāt, būtu pat skolā, par obligātām varbūt tās īsti nevar nosaukt, bet viņām būtu jābūt ļoti pieejamām un tas tāda man, teiksim, domgājiens par to, ko vajadzētu darīt, lai nākošie, lai mūsu bērni varētu dzīvot ir labāk savā ziņā. Tas, ko teica Ināra, tā finanšu izglītība, lai zinātu, kas ir nauda, kā viņi virzās un lai nedomātu, ka nauda ir tikai kaut kas slikts, jo pa naudu galā taču tiek būvēts slimnīcas un labdarības notiek un paši zināt, kāda tiek ziedojumi veikt.
Tas kā uz kur jautājumu paskatās, protams. Warrens Buffets arī viens no Amerikas bagātākiem cilvēkiem, viņš par naudu, par tīkla mārketingu teicis to, ka tā ir labākā investīcija, ko viņš jebkad ir teicis. Vai jūs zināt, kādēļ tas tā ir? Kādēļ viņš nopirks tīkla mārketinga kompānijas, kādēļ viņš varētu uzskatīt, ka tā ir labākā investīcija, vai jūs zināt? Nē. Tīkla mārketinga kompānijas, redz, viņš nopirka tīkla mārketinga kompānijas un ar mērķi faktiski kādu. Viņš redz, ka tā ir perspektīva industrija un viņš redzēja to, ka tīkla mārketingā ļoti daudz cilvēku turīgi. Tā kā viņš ir investors, viņam ir daudz dažādi investīciju projekti, viņš saskatīja tīkla mārketingā to, ka viņš cilvēkiem var atrast partnerus, kuri ir gatavi investēt. Investēt naudu atkal investīciju projektos. Jo bieži tā, ka cilvēki neprot pārvaldīt lielas naudas. Un izveidot lielu biznesu, tā nauda vienalga ir jāinvestē kaut kur, jo tāpatās vienkārši kontā turēt, es domāju, saprotu, ka tas tāpatās neko nepienes naudu. Naudai jau vēlāk ir jāsāk pelnīt pašai sev, atpelnīt. Tā kā tas ir viens no tādiem pasaules klases ekspertiem. Par procentiem. Sākumā es jums teicu, ka kompānija CoreLife Research atmaksā līdz 64%. Tas ir diezgan rēts gadījums. Jo statistika rāda to, ka vidēji tīkla mārketingā tiek izmaksāts pasaules vidējais cipars ir 37,5%. Kā jūs redzat arī šeit, ir tas pats Amvejs, piemēram, 25,7% reāli izmaksā, kas te Ņūskim, piemēram, dzirdēts vairāk 39%, Uzana Monotech 41,38%, Herbalife 35%, CoreLife kompānija izmaksā līdz 64%. Tas ir daudz vairāk nekā, un tie oficiāli dati šeit ir vispār norādīti, kur tā informācija ņemta. Tā kā tas ir tāds īpašs gadījums, varētu teikt, arī tā. Konkrēti, ja ņemam, mēs runājam par skaitļiem. Redzat, šeit arī ir skaitļi, šeit ir struktūra. Šie visi aprēķini ir veikti uz 20 cilvēku struktūru. Kompānijā CoreLife šis ienākums, ja būs 20 partneri, katrs kvalificēsies par tiem 100 punktiem, tas būs $408. Daudzās citās kompānijās tieši šāda pati struktūra, piemēram, Herbalife $100, kas te Mary Kay, piemēram, $80, kas te vēl tāds pazīstamāks Ņūskin $100, Avons $140. Kā redzat, arī šajā, kā lai saka, rādītājā kompānija CoreLife ir tomēr vadošā līmenī, vadošā vietā pasaulē. Kā sadalās kompānijas CoreLife ienākumi? 58% no organizācijas, no ienākumiem kompānija cilvēkiem izmaksā caur mārketinga plānu, tieši caur struktūras veidošanu, nevis caur patērētājiem. Bieži vien ir tā, ka es domāju, ka lielākajā daļā kompānija ir tāda situācija, ka ienākumu saņem no divām lietām. Viens ir no pārdotās produkcijas, respektīvi iepērk lētāk, pārdod dārgāk, un no tās starpības, ko pārdod, arī ir saņem to daļu peļņas. Otra daļa arī nāk no biznesa tīkla, ja patērētāja tīkla izveidošanas, ja no patērētāja tīkla eksploatēšanas, varētu teikt, tā arī tā. Kompānijā CoreLife, tas 58% nāk visi no patērētāja tīkla organizēšanas. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka nav jātirgojās, bet jāveido patērētāja tīkls, kurš sastāv no cilvēkiem, kuri grib nopelnīt naudu, viena lieta. Otra lieta no cilvēkiem, kuri grib iegūt veselību faktiski. Tādas pamatlietas, ja. Tad kompānija 1% ekskluzīviem ceļojumiem, tiem Great Escape, sadala starp cilvēkiem, kuri ir bijuši aktīvi, kuri sasniedz rangus, otra lieta caur powerpooliem. Powerpooli tiek sadalīti 2% no kompānijas peļņas starp cilvēkiem, kuri ir izpildījuši kritērijus. Par tiem es pastāstīšu mazliet vēlāk. Tad 3% ir premjeru un platinum pūlēji. Tos arī pateikšu, tos mazliet pieminēšu vēlāk. Un 36% kā minēja paliek pašai kompānijai. Vai jums šis ir skaidrs vai kaut kas pagaidām skaidrs? Skaidrs, ja? Iesim tālāk. Kā redzat, pie mums šeit nav jātirgojās, jo uz katra iepakojuma virsū ir uzlīmēts tikai personīgai lietošanai un nepārpārdot. Otra lieta vēl, kas ir rakstīts,
kompānijas, kā viņš skatās statūti noteikumos, ir rakstīts, ka nedrīkst iepirkt vairāk nekā reāli spēj patērēt. Tas noteikums tā ir ierakstīts. Lai nebūtu nekādas uzglabāšanas pie sevis mājās un tā tirgošanās, jo viņi tad nespēs kompānija atbildēt vairs par kvalitāti. Mazums tik tur kāds garažā noturēs vai noturēs tāds piemērs tāds, bet tā nenotiek. Mums uzkrājumi neveidojās, bet, ja arī kāds tā gribētu, tad tas nav pareizi. Nākošais. Par to, par procentiem, kādus mēs varam saņemt no kompānijas, ko mums kompānija izmaksā. Protams, jāsaprot uzreiz, ka kompānija naudu izmaksā tikai tiem, ja bonusi, naudu, jeb procentus no apgrozījuma tikai tiem, kuri paši ir bijuši aktīvi. Tas uzreiz jāsaprot. Tiklīdz nav 100 punkti, tā kompānija neizmaksā, ja 50, kā tur ir 50 punktiem, ar laikam kaut kāda daļa pienācās, ja? Kaut kā tur ir tā. Es domāju, tajā šobrīd nav jēgas tik smalki iedziļināties. Galvenais jāsaprot, ka 100 punkti paša aktivitāte ļauj piekļūt seifam, kurā ir nauda. Tā ir kā atslēga. Jo kāpēc tas ir vajadzīgs savā ziņā? Ja būs viens tāds piemērs. Man pirms pāris dienām uzrakstīja cilvēks, kurš piedāvāja arī biznesu, jaunas projekts un tā un šitā, bet par produkciju vispār nekādas runas nav. Runa tikai ir par to, ka jums jāpiesaista cilvēki, apgrozījumi nekādi nav vajadzīgi, visi 100% cilvēki saņems, visi pelnīs. Tas skaidri norāda par tām atšķirībām starp finanšu piramīdām un tīkla mārketinga kompānijām. To es vēl pastāstīšu smalkāk, bet fakts kā tāds, ka uzreiz ir pilnīgi, teiksim, cilvēkam, kurš kaut cik saprot no tīkla mārketinga, uzreiz ir skaidri redzams, ka tā ir tīri finanšu piramīdas kārtējā. Tāpēc ir vajadzīgs apgrozījums, tāpēc jābūt kompānija apgrozījumu, lai būtu no kā izmaksāt, jo peļņa veidojas no apgrozījuma. 25% kompānija izmaksā no pirmās reģistrācijas, tātad cilvēks iereģistrēties, veids pirmo pirkumu, 25% no pirmā pirkuma mēs saņemam atpakaļ par to, ka mēs esam padalījušies ar informāciju cilvēkiem. Tātad, ja cilvēks ienāk par 100 punktiem, tie būs $25, ja 400 punkti būs $100, vienkārši sarēķināt. Ienāk mēnesī 3 cilvēki, tas būs $75, ja par 100 punktiem. Ja ienāk 3 par 400 punktiem, būs $300. Ļoti vienkārši rēķins. Otrs ir 25% atgriež no tā apjoma, kurš pārsniedz 100 punktus. Arī man tas ir ļoti izdevīgi, manai ģimenei tas ļoti izdevīgi, jo kāpēc? Tāpēc, ka man ar 100 punktiem manai ģimenei nepietiek, mēs ņemam vairāk. Un tas man ir izdevīgi, ja es varu par tiem, kas pārsniedz 100 punktus, naudu dabūt atpakaļ. Otra lieta vēl ir cilvēki, kuri reizēm negrib reģistrēties. Un tiem es varu, ja viņi lūdz, es varu viņiem vienalga pārdot, un es vienalga saņemu par to, kas pārsniedz, es vienalga saņemu tos 25%. Nākošais ir 25% no klienta, ja? Tas tieši no customera sanāk, ne? Tas tīri no patērētāja. Customers ir iereģistrējās tīri kā patērētājs, viņam pat pirmā reizē nav nekas jāmaksā, lai viņš saprot, vai ne? Viņš tik iereģistrējas, no tikai veids pirmo pirkumu, tad veids. Nākošais ir 2% no pirmā līmeņa, no jebkura apjoma. 25% no otrā līmeņa, un 5%, tas ir līdz 100 punktiem, un 5% no visu apjomu, kas pārsniedz 100 punktus. Kāpēc tālāk ir 5%? Tāpēc, ka šis cilvēks jau noteikti arī pats saņems savus ienākumus, un cilvēks, kas mūsu sponsors, arī viņš saņems no šī, tāpēc jau kompānija tas mārketinga plāns izdomās, lai tie cilvēki, kur bijuši, kā saka, iesaistītajā darbā, lai viņi arī saņemtu. Tālāk trešais līmenis 5%, un virs 100 punktiem 6%. Tad vēl tāds punkts, ka no 4. līmeņa, kad cilvēks pāriet no Diamond uz prezidentu, izpildu kvalifikāciju, tad mainās procenti 4. līmenī no 6 uz 12%. Un tā naudā tā ievērām, tur ir diezgan liela, starpība ir, tur ir kaut kā 1500 starpība uzreiz ir tikai naudā viena, tikai to, ka viņš kvalificējies. Bet no 4. līmenī viņš saņems tikai tad, kad viņš jau Diamonds? Tikai tad, kad Diamonds, protams, jā. Līdz Diamondam viņš saņem tikai no 3 līmeņiem.
To es pieminēšu, starp citu, man tur viens slaids ir par šito tieši par tiem procentiem, ko vispār var dabūt ārā. Un līdz 30% no powerpool. Līdz 30%, kāpēc nav tieši 30%? Tāpēc, ka powerpoola tas apjoms, ko kompānija izmaksā cilvēkiem, tie ir, kā es teicu, 2% no kompānijas apgrozījuma. Un tie 2% tiek sadalīti uz visiem cilvēkiem, kuri konkrētie mēnesī ir izpildījuši to powerpool kvalifikāciju. Jo vairāk cilvēki izpild kvalifikāciju powerpool, jo tas procents tiek izmaksāts mazāks. Jo tā nauda tiek sadalīta. Jo tie cilvēki ir, kas pasaulē šajā brīdī ir izpildījuši powerpool mazāk, jo tas procents ir lielāks, ko mēs saņemam. Tādēļ ir mēneši, kuros faktiski ir tendence tie powerpooliem būt lielākiem. Par mārketinga plānu kā tādu. Mārketinga plāns sākšu ar to, ka viņš ir izveidots ļoti gudri. Tie, kas izveidoja kompānijā mārketinga plānu, viņu gadu laikā, gadu veselu viņu, teiksim tā, strādāja pie viņu, lai viņi izstrādātu. Un cilvēka dabā jau ir tas, ka cilvēks darīs tikai to, kas viņam ir izdevīgi. Ja cilvēkam nebūs izdevīgi, viņš neko nedarīs. Tāpēc jau pašā sākumā kompānija ir ielikusi 25% otrajā līmenī, lai mums būtu izdevīgi palīdzēt jums. Lai jums būtu izdevīgi palīdzēt saviem draugiem. Lai jūsu draugiem būtu izdevīgi palīdzēt savu draugiem. Un tā uz priekšu. Svarīga lieta – apjoms. Kvalifikācijas apjoms nepieaug mainoties rangiem. Lai mēs sasniegtu lielāku rangu, mums nav jāņem vairāk produkcijas, kā ir nepieciešams mums un mūsu ģimenē. Kas ir milzīga starpības starp daudzām kompānijām, kur ja mēs gribam saņemt lielākus procentus, šeit aug, beigās tur jau sanāk jau ļoti liels apjoms, kurš ir reāli jāiztirgo. Latvija arī bija tāds brīdis te baldones, dūņas, ja, viss tur gāja uz urrā, bet faktiski es skatos arī Ogrē un uz gada tirgiem brauc cilvēki, galdiņi piekrauti, preces stāv un sāk tirgoties. Tāpat lielveikalos tas pats notiek. Tā kā šeit mums nav jāveido nekādu uzkrājumu. Tas apjoms, ko rāda, teiksim, arī mana pieredze, to, ka tas apjoms, man transfer faktors nekad mājās neuzkrājas. Man pat iet uz beigām, man sīva vienmēr atgādina, tu tik neaizmirst pasūtīt man šoreiz to. Tā kā nav jābaidās par kaut kādiem uzkrājumiem, varētu izveidoties. Otra lieta. Vai jūs sapratāt par tiem 100 punktiem? Pajautāšu vēlreiz. Tātad, ja mēs pelnām $200, 100 punkti, ja mēs esam līderis, ja mēs esam platīns, vienalga 100 punkti. Protams, tas nav robeža, mēs varam ņemt arī vairākiem svaigiem, jums ir liela ģimene, bet tā nav vajadzīgs vairāk. Otra lieta – cilvēku skaits. Kā redzat, mums nav personīgi jāpieaicina 1000 cilvēku, lai mēs nopelnītu lielāku naudu, teiksim, uztaisīt kaut ko lielu biznesu, teiksim tā. Jo tas personīgi pieaicināto cilvēku skaits ir līdz 12 cilvēkiem faktiski. Tas ir, protams, teorētiskais skaits. Tie 12, tie cilvēki, kas šeit minēti, kā redzat, šeit rakstīts, tie, kuri kvalificējas vismaz pa 100 punktiem mēnesī. Tātad, ja mums ir 4 cilvēki, no kuriem tikai 2 kvalificējas, tad, piemēram, līderim, tad mums vajadzīgi ir vēl vismaz 2 cilvēki, lai būtu 4, kas kvalificējas pa 100 punktiem. Diamondam ļoti līdzīgi, ja ir 6 cilvēki, piemēram, iereģistrēti, bet kvalificējas 5, tātad vajadzīgi 7, vienalga, lai būtu tas 6 cilvēku skaits kopējs, kas kvalificējas pa 100 punktiem. Otra lieta, ka tieši šiem mūsu atrastiem cilvēkiem nav obligāti jābūt tieši tiem lielajiem līderiem, kuri tagad uztaisīs mūsu lielo biznesu. Jo tie lielie līderi mums ir iznākt arī ārāds ar mūsu draugiem. Bet tiem ir jābūt pašiem personīgi pieaicinātiem cilvēkiem. Jo tas lielais līderis, viņš jau būtu arī 3. līmenī, viņš var būt 4. viņš var 10. līmenī būt. Bet atrast tāds spēcīgs cilvēks, kur ir gatavi arī to ņemt un darīt. Teiksim tā, pacelt ForLife kompānijas brendu Latvijā, jo ir tāda liela, teiksim, varētu salīdzināt ar, piemēram, ar kompāniju Oriflame, kur Latvijā ļoti plaši izplatīta. Kompānija Oriflame, ja nemaldos, gada apgrozījums bija kaut kādi pāri 2 miljardiem, ja nemaldos šobrīd. Kompānija ForLife apgrozījums šobrīd pāri 200 miljoniem, manuprāt, bija 250. Tā kā šeit izaugsmas liels, ir iespējas liels cilvēki, kuri Oriflame pacēla, kuri ienāca tad, kad viņā bija jēga ienākt.
tas atkarīgs bija no laika, tad, kad viņš nebija izplatīts, kuri pacēla šo brendu oriflēmu Latvijā, ja, tie cilvēki saņem lielas naudas šobrīd. Tad mēs šobrīd esam tajā pozīcijā, ka mēs varam Forlife brendu padarīt atpazīstam Latvijā. Līdz ar to izveidosies liels tirgus, un mēs arī varēsim saņemt labus ienākumus. Cilvēki, kur ienāks Forlife'ā pēc gadiem 10, 15, 20, 30 varbūt, viņi būs līdzīgā pozīcijā, kā šobrīd mēs esam attiecībā pret Oriflame, piemēram, ka var faktiski nākt iekšā tikai, lai tirgotos. Jo uz lieliem ienākumiem nav jēgas cerēt, tāpat kā Anglijā arī, jo kompānijas tirgus vienkārši piesātināt. Mēs esam pareizā laikā šeit. Vai jūs sapratāt man domu? Jā. Jā. Tu jau noteikti sapraties fiksēt iekšā. Tā, nākošais. Šo es pieminēju jau par tiem 25%. Es gan gribētu uzreiz... tu es varbūt pateikšu vēl. Tad otra lieta vēl, kas ir, kā redzēt, 4. līmenī, arī ir tie procenti krietni lielāki. Viena no ienesīgākajiem līmeņiem, jebkurā gadījumā 3. 4. līmenis. Tas ir ne dēļ procentiem, bet dēļ cilvēku skaita tajos līmeņos. Ja pirmajā līmenī mums ir piemēram 8 cilvēki, tas ir $16. Ja otrā līmenī mums jau ir 64 cilvēki, tad mēs esam 25% no tā skaita, bet 4. līmenī mums ir tas cilvēku skaits varbūt 1000 jau. Tā kā tas procents nodrošina ļoti lielu ienākumu tieši šajos pirmajos 4 līmeņos faktiski. 3. 4. līmenis. Kaut gan kompānija izmaksā līdz bezgalībai, bet arī jāsaprot tas, ka ne visiem izmaksā līdz bezgalībai, jo līdz bezgalībai ir pieejams tiem, kuri ilgi strādā, kuri aktīvi strādā, tas būs platīniem. Es pēc tam pastāstīšu par katru rangu, tur ir sadalījums, cik procents var dabūt ārā no mārketinga plāna. Tad bonus powerpools. Kā redzat, bonus powerpools var piedalīties jebkurš cilvēks, lai saņemtu viņu jau no paša starta kompānijā. Tikko cilvēks ir iereģistrējies kompānijā, viņš jau ir tiesīgs piedalīties powerpoolā, iereģistrējot attiecīgu skaitu cilvēkus, atrodot sev komandā. Premier pool un platinum pool. Pieminēšu par platinum pool to, ka it kā liekas 1%, bet tie cilvēki, kuri šo platinum poolu saņem par saviem ieguldījumiem, par tiem apjomiem, kas tiek realizēti viņa struktūrās, tā pool ir vairāk kā $50,000. Protams, tie ir liela skaiti, šobrīd to ir grūti aptvert, bet tas ir fakts. Un reizēm, kad atkal fakts, piemēram, tāds, ja, reizēm ir kompānijas, kuras ar ļoti lieliem sasniegumiem, piemēram, par augstākā ranga sasniegšanu, uzdāvina vienreiz gadā vai vienreiz mūžā uzdāvina mašīnu. Cilvēks saka, jā, bet mums uzdāvina mašīnu, baigi forši, bet tas ir vienu reizi tikai. Šeit cilvēki, kuri ir augstākajā rangā, kuri ir paveikuši to lielo darbu, viņi jau to pūlu saņem katru mēnesi. Un tas jau gadā, tas ir 10-12 mašīnu vērtībā. Tā kā tas ienākums, ko kompānija maksā, ir daudz lielāks nekā daudzās citās kompānijās. Otra lieta, līdz, ja nemaldos 2004. Gadam, ja, mārketinga plānā bija tikai līdz goldam rangi. Kompānija redzēja, ka viņi spēja izmaksāt vairāk cilvēkiem, pievienoja vienu rangu klāt, lai cilvēki varētu pelnīt vēl vairāk. Kas ir pilnīgi pretējs jebkuram parastam biznesam, kur nekad necentīsies neviens, lai kāds strādnieks vai saņemt vairāk. Šeit kompānija par to rūpējās. Un es neatceros, kurā no konferencēm arī bija runa par to, ka kompānija domā par vēl nākošā ranga izveidošanu. Lai tie, kuri, kā saka, ir izveidojuši tos lielos apjomus, jo lai viņiem ir vēl kur augt, lai cilvēki vēl vairāk varētu nopelnīt. Jo kompānija tas ir pamatā pašā. Tā, par šo es pastāstīju. Par to, kā mēs varam sasniegt tos rangus. Šeit ir redzams vidējais ienākums. Kā redzat, organizācija tas ir 30 cilvēku apmēram, pie noteikuma, ja katrs paņem 100 punktiem. Kas ir vajadzīgs? 6 personīgi uzaicināti cilvēki, no kuriem pirmajos līmeņos ir 3 cilvēki, un kopējais grupas apjoms ir 3000 punkti. Kas tas ir? 3000 punkti. Tas ir 30 cilvēku ar paņem 100 punktiem, ne? Ja mēs rēķinām produkcijā, tad kā tas sanāk? 3000 punkti, tas ir 60 iepakojumi plus, ja? Kā sanāks, man liekas, 60 iepakojumi plus, jo viens plus ir 50 punkti.
Ja, 60 iepakojumi. Tas nav daudz, vai raidstarts, piemēram. Tas ir 30 iepakojumi raidstarts. Prezidents, lai sasniegt nākošu rangu, ir vajadzīgi 8 personīgi uzaicināt cilvēki, no kuriem 4 atradīsies pirmā līmenī obligāti. 4, kuri kvalificējas 100 punktiem, obligāti jābūt pirmā līmenī. Tas nozīmē, ka ieteicams pirmā līmenī likt nevis 4, bet vairāk. Kaut kāds 6, 8, lai ir ar garantiju. Otrs ir noteikums ir 10,000 LP, grupas apjoms pirmajos 3 līmeņos, kas ir. Un 2 diamanti. Es pat domāju, kas varētu uzzīmēt. Vai jums tas ir skaidrs jau viss? Jā. Man liekas, Tā es neapstāšos pie tā. Man liekas, nekur Nē, vajag uzzīmēt. Vajag uzzīmēt, kā jā. var cilvēks pierakstīt arī ne pirmā līnija, bet otrā, un tāpēc varbūt nesaprotams, ko nozīmē pirmā līnija un... Jā, bet pierakstīšana otrā līnijā, to es uzreiz pateikšu to, ko es esmu kompānijā, ir viceprezidents, kas viņš skaitās kompānijā, ir viceprezidents Stīvs Apples. Balī, tad, kad notika Great Escape, viņš vadīja vienu no semināru tēmām. Starp citu, YouTube to informāciju var atrast. Viņš stāstīja tieši par to, ka ļoti bieži, ko viņš novērojis braukāt pa visu pasauli tieši Forlife kompānijā. Viņš ir Forlife kompānijas pārstāvis. Viņš novērojis to, ka ļoti bieži cilvēki dara kļūdu tādu, ka tos 25% saprot tādā veidā, teiksim, izmanto tādā veidā, ka cilvēks reģistrē otrā līmenī. Bet faktiski tie 25% ir domāti tam, lai cilvēks palīdzētu saviem cilvēkiem, nevis lai reģistrētu otrā līmenī, lai viņam pašam būtu, lai viņš gūtu lielāku peļņu. Ne tāpēc, lai viņš pats vairāk nopelnītu, bet tāpēc, lai cilvēki būtu interesēts palīdzēt cilvēkiem saviem. Un tur tā starpība bija, es tikai teiksim, īsi pateikt to, ka, ja cilvēks pareizi veido struktūru, liek savus cilvēkus pirmajā līmenī, veidojas pareizi tā struktūra, tad un tas palīdz sasniegt augstākus rangus un viņus noturēt ilgstoši, tad tur bija starpība tāda, ja cilvēks 8 mēnešus, ja nemaldos, bija prezidenta rangā un 4 mēnešus diamond rangā, tad ienākums bija gadā kaut kādi 20,000. Jā. Ja cilvēks visu gadu kvalificējas prezidenta rangā, tad tas ienākums bija 48,000. Tur tā starpība bija minēta 28,000, ko cilvēks zaudēja, ja viņš nekvalificējas. Ja cilvēks liek visu laiku otrā līmenī, tā struktūra aug dziļumā, bet neveidojās tā struktūra pareizi, lai varētu saņemt maksimumu ārā no tā mārketinga plāna. Tāpēc, ka mēs kvalificējamies pēc 3 līmeņiem, faktiski jāstruktūrijas... Tāpēc svarīgi tos 3 līmeņos, lai būtu. Jā, tad viņam pietrūks punktus. Jā, pietrūks punktus pirmos 3 līmeņos, jo, ja mēs neesam diamonds, vēl mēs tālāk pa 3. līmeni nevaram dabūt. Tāpēc svarīgi viņu veidot pareizi. Tad zīmēt man vai nē? Ko tu gribēji zīmēt? Nu, par šitiem te. Par to struktūru, nē. Pirmos 2 vai? Tas ir skaidrs. Pirmos 2 vai? Skaidrs visiem tiešām ir? Jā. Nu, var zīmēt, kāpēc ne? Skaidrs jums ir? Viņš ir jauns. Jauns? Jā, mums ir jauniņi arī. Labi. Darīsim tā. Tā. Kā tur parasti raksta? Jūs, jā. Ne. Jūs. Tas ir jūs. Vai uzzīmēšu. Uzzīmēsim te 2. Uzzīmēsim te vēl 2. Tā, un te uzzīmēsim apkārt to. Seši būs, Vajag 6 kopā. Tur ir 4. Tā. Ja esat jūs, jums, lai sāktu jebkurā gadījumā šeit kaut ko darīt, ja mērķis ir nopelnīt naudu, tad pirmais vajag atrast pirmos cilvēkus. Pirmos cilvēkus, kuri gatavi veidot biznesu. Tas jo jābūt ir mugurkaulam. Tad, kad tie cilvēki arī, teiksim, atnāk kāds vienkārši klients, viņu vienkārši var pieregistrēt tā kā pirmajā līmenī.
Tas vajadzīgs tāpēc, lai būtu tas tieši veidotos pareizs mugurkauls, lai būtu cilvēki, kuri ir aktīvi, kuriem vairāk jēga palīdzēt ir. Klienti, protams, viņi apaugs pēc tam. Atnāk 2 aktīvi cilvēki, un tad mēs viņiem varam palīdzēt arī veidot šo struktūru, jo ir jāsaprot tas, ka klientiem jāvēlta ir kaut kādi 5% no savas uzmanības. 95% jāvēlta ir cilvēkiem, ja ir mērķis nopelnīt naudu. 95% jāvēlta ir cilvēkiem, kuri grib veidot biznesu. Tur ir faktiski smalkāks cilvēks, es nezinu, man liekas, man šodien mums nav līdz tas. Tieši arī tur sadalās arī klienti sadalās savā starpā, un arī tie cilvēki, kuri nāk dēļ naudas, arī tie sadalās vēl smalkāk, bet tas tāds pamats. Kas ir Diamonds? Diamonds tā tad ir cilvēks, kurim ir 6 personīgi pieaicināti, šitas viens faktiski arī atdzēšanos vēl ir. 6 personīgi pieaicināti, kad redzat 6 saitītas, 6 personīgi pieaicināti. Šajā gadījumā es nolicu viņus visus pirmajā līmenī, jo ir viena saitīta. Mēs viņus varētu zīmēt arī apakšā, un tam nav nozīmes, kurā vietā viņi piezīmēti ir. 6 cilvēki. Un kopējais apjoms struktūrā ir jābūt 3000. Tur ir varianti. Tur var būt vairāk cilvēku, kuri patērē produkciju, tur var būt ārsti, kuri ņem vairāk produkciju. Tas atkarīgs no situācijas ir. Nākošais ir, lai kļūtu prezidentu, ir vajadzīgi struktūrā 2 diamanti. Šiem ir jākļūst par diamantiem, lai mēs pats varētu kļūt par prezidentu. Tas ir obligāts noteikums. Viņiem jābūt atsevišķās kājās. Un prezidentam jābūt, tātad, lai šie atkal kļūtu par diamantiem, viņiem ir jābūt atkal saviem 6 cilvēkiem kopā. Katram vēl klāt, ja? Tad lai mēs kļūtu par prezidentu, mums vajadzēs atrast vēl 2. Faktiski to var darīt kā, vai nu, teiksim, vienu kaut kādu patērētāju paņemt klāt, un vienu, kas nāk uz biznesu, kas, tāpēc zīmē lielāk vairāk ir tāda. Tas jau būs 8 cilvēki mums. Man redzēt, citā krāsā varbūt zīmēt. Labi. Lūk. Šiem arī, kā redzēt, ir jābūt atkal 6 cilvēkiem, lai viņi kļūtu par diamantiem. Jo faktiski, jo tā visa augšana ir diamantu kalšana, diamantu veidošana. Nav būtiski domāt uzreiz par goldu vai zināt, cik tur viņam ir diamanti. Faktiski ir jārūpēs par to, lai mums struktūra aug diamanti. Jo tiklīdz ir 2 diamanti, mēs esam prezidents. Tiklīdz šie cilvēki kļūst par prezidentiem. Tiklīdz šie kļūst par prezidentiem vēlāk, ja? Mēs automātiski kļūstam par international diamond. International diamonds. Un tad šiem cilvēkiem atkal būs jābūt diamantiem. Un tā tas augus ar visu laiku uz priekšu. Tad, kad šeit būs apakšā prezidenti, tad šeit būs international, šeit būs goldi. Tas augus priekš tādā veidā. Tur man labāks prezentācija, man liekas, pat bija iekšā. Ja nemaldos, pat ieliks, īsti neatceros. Tā. Es nezinu, manuprāt, pat īsti tālāk nav nozīmes stāstīt par internationaliem goldiem, platīniem, netērēt laiku šobrīd, jo tas vienalga ir tālāk. Tas laiks pienāks un viss uzzināsiet. Un pats galvenais jāsaprot, ka ir jāsāk ar to, ka jāveido ir sava komanda, lai veidotos apjoms, lai mēs varētu sasniegt nākušu rāmu. Tas jāuzliek kā plāniņš ir. Bez plāniņa nekas nebūs. Par powerpoolu. Powerpools tātad 3% no kompānijas. Viņš sadalās, 2% tiek sadalīti pašam powerpoolam un 1% aiziet Great Escape ceļojumiem. Kas ir 2 personām? Great Escape'am uz dažādām eksotiskām valstīm. Tur atkal, lai piedalītos šajā Great Escape tajā bonusā, kā lai saka, pūlā, ja? Ir jāizpilda noteikumi, ir jākļūst vismaz par diamantu. Senāk bija tā, ka varēja arī cilvēks tikko ienāk iekšā kompānijā, uztaisīt powerpoolu, 3 cilvēki ienāk, uztais powerpoolu, cilvēks laimē ceļojumu, bet viņš kaut kādu iemeslu pēc pamata Forlog kompāniju. Un tad kompānija saprata to, ka viņi tas neatmaksājas, jo bija cilvēki, kur pirmā mēnesī ienāca, izdarīja, uzreiz aizbrauca ceļojumā. Ceļojums izmaksā kompānija diezgan lielu naudu. Lai nebūtu tā, ka cilvēki pamat, teiksim tā, kaut kādu iemeslu dēļ, lai kompānija nezaudētu naudu, nolēma, ka tas ir jābūt kā jau aktīvākiem cilvēkiem, kuri jau ir kompānijā, jo diamanti jau pārsvarā, jau paliek pārsvarā, teiksim, mainās cilvēki, kuri nesasniedz kaut kādu iemeslu pēc, vai
kas jau sasniedz, kas naudiņu saņem, tie jau paliek. Powerpools. Kas ir powerpools? Tas ir 3 pašnieki pieaicināti cilvēki, kuri, teiksim, paņem priekš sevis produkciju nemazākā par 100 punktiem. Tas skaits var būt cilvēku skaits, nesen pacēlās tāds jautājums, vai tas cilvēku skaits ir obligāti 3. Tas ir 3 vai vairāk. Ja mēs atrodam 4 cilvēkus, mēs saņemam par tiem 100 punktiem, mēs saņemam par 400 punktiem, ja saņemam 6, mēs saņemam par 600 punktiem, bet 3 vai vairāk. Otrs noteikums ir šiem 3 cilvēkiem un vairāk ir jāveic 2. mēnesī pirkums par 100 punktiem. Ja no tiem 3 cilvēkiem veic tikai 200 punktu pirkumu, mēs powerpool nesaņemam. Tāpēc vēlams ir, piemēram, nevis 3, bet 4 cilvēks iereģistrēt, jo tad ir lielāka ticība tam, ka 3 no viņiem noteikti paņems tos 100 punktus. Un tad pēc abu mēnešu tiem rezultātiem tiek izmaksāts 3. mēnesī bonus. Skaidros. Tātad 25% no pirmās reģistrācijas aizvīs summas. Ja cilvēks ienāk uz biznesa ar 400 punktiem, tātad 1200 punktu kopā 3 cilvēki, 25% $300. Ļoti vienkārši rēķins. Tālāk cilvēks saņem powerpool apmēram $400, tie apmēram 30% no pirmā mēneša LP apgrozījuma summas. Ja šeit apgrozījums būs lielāks, piemēram 2000 LP, tad viņš saņems 30% no 2000 LP. Bet powerpools tiek izmaksāts līdz $1000. Tas atkal ir uztaisīts es domāju, neesmu to izpētījis, bet es domāju, ka mēģis kompānija ir viens, lai nebūtu tāds masveida cilvēku iereģistrēšanas tikai dēļ rekrutēšanas. Jo, ja mēs iereģistrēsim 100 cilvēkus, mēs nekāda viņiem netiksim galā. Tas nozīmē, ka cilvēki tiks pamesti, viņi vilsies kompānijā, sāksies visāds negatīvisms, tāpēc arī, es domāju, kompānija ir uzlikusi to robežu $1000. $1000 tas ir faktiski, tas ir 8 cilvēki, kuri ienāk biznesa ar 400 punktiem, vai 4 reiz vairāk vai 32 cilvēki, kuri ienāk par 100 punktiem. Tad no mārketinga plāna mēs saņem $6 no pirmā līmeņa, tas ir 2% no katra no 100 punktiem. Un, ja mēs gribam, ja, teiksim, pat ieteicams ir šiem cilvēkiem turpināt palīdzēt, kur mums ir pirmā mēnesī ienākuši, iereģistrējušies, un turpināt atrast vēl nākošos cilvēkus, jo statistikā ir apmēram no 10 cilvēkiem 2 kaut ko dara. No 10 2 kaut ko dara. Tas ir statistika vienkārši, un statistika ir nepielūdzama. Tāpēc ir vēlams, vismaz kā kompānija pat ir uzsver 3-4 mēnešus no vietas taisīt powerpoolus, lai atrastu tos aktīvos cilvēkus, kuri tad būs tie darītāji. Jo runātāji ir ļoti daudz. Un tas jau, kā redzat, pa 2 mēnešu darbu faktiski ir iespējams nopelnīt jau ir $1000. Kas tas ir Diamonds? Faktiski pirmā mēnesī Diamond arī var izpildīt, un ir tāda fakta, ka cilvēki izpilda, tas ir 8 cilvēki, piemēram, 400 punktiem. Tas ir 3200 punkti. Pirmajā līmenī mums būs jau, mūsu paši atrastie būs jau 8, nevis 6. Visi būs kvalificējušies, un tātad tas jau ir Diamonds. Mēs esam izpildījuši powerpoolu, faktiski pieteikušies powerpoolam, tā nevis izpildījuši, jo powerpools tiks aprēķināts pēc 2. mēneša. Bet mēs esam jau pieteikušies viņam jau, lai mēs tiktu, ņemt vērā, kas tur aprēķinot. Un faktiski jau varam šajā situācijā kandidēt jau uz Great Escape ceļojumu, kas tiek izspēlēts loterijas veidā šajā situācijā. Būs arī cits, ko es pastāstīšu mazliet vēlāk. Ienākums, kā redzat, tas ir $800. Ir cilvēki tā izdarījuši, ir cilvēki, kas tā startē. Tas ir eksotiskie ceļojumi, iespējams piedalīties izlozē gan Balī, gan Karību salas Maljokas ir, un tagad Vidusjūras ir, un uz Āfriku par brauc Gold International. Tā kā ļoti daudz dažādi tie ceļojumi. Par tiem es pastāstīšu atkal mazliet vēlāk. Šeit jau ir redzams faktiski prezidents. Ir cilvēki, atkal pieminēšu to, ka ir cilvēki, kuri pirmā mēnesī ir uztaisīt to prezidentu. Ir tādi cilvēki. Tāpēc nevar teikt, ka tikai jāstrādā lēnām, jāvalkās lēnām, jo tika mārketings tāda lieta, kur ātri sākt ir daudz vieglāk nekā lēni. Ātri startēt ir vieglāk nekā lēni. Tā, diemžēl, ir.
it kā liekas jocīgi, kā tā var būt, bet daudz sākumā strādājot var padarīt daudz vairāk. Piemēram, tas pats Rendijs Gečs, viņš uzsver vispār to, ka pirmajā nedēļā ir jāatrod 8 vai 10 cilvēki, lai rītīgi iet biznesu uz augšu. Pirmajā nedēļā, nevis pirmā mēnesī, vai pirmā pusgadā, vai pirmā gadā. Un tad cilvēki redz, ka tā nauda nāk, viņi jau uzreiz tad ir, viņiem cita emocionalitāte, viņiem ir pacēlums un aktivitātes uzreiz strādāt. Tas ir iespējams izdarīts, parādīšu vēlāk arī tabulas. Tad šajā gadījumā ienākums arī būs ap $1000. Tad šis ir tas, ko es stāstīju par to, ko iesaka Stīvs Ekls. Bet šis jau ir no mārketinga plāna. Tas vairs nav sākumā ar reģistrācijām, bet no mārketinga plāna. 10 cilvēki pirmajā līmenī, kuriem katram ir vēl 10 cilvēki otrajā līmenī. Tātad tie ir kopā te ir 10 000 punkti, pirmā līmenī 1000 punkti un pašam plus vēl 100 punkti nāk klāt vēl. Šis darbiņš jau padarītais jau dod $2570. Un tieši šādā veidā, veidojot struktūru, var dabūt to maksimumu ārā no kompānijas. Tas ir tas, ko iesaka Stīvs Ekls. President Diamonds. Kā strādā šī sistēma? Kā jau mums maksā par apgrozījumu kompānijā, ko mēs veidojam, nevis par cilvēku skaitu iereģistrēšanu. Kā redzat, šeit pirmā līmenī ir, teiksim, 8 cilvēki, mūsu draugi, kuri paņem produkciju 100 punktiņus savai ģimenei, tie ir 800 punktus kopā, reiz 2%, $16. Otrais līmenis, mēs palīdzam šiem 8 saviem draugiem duplicēt sevi, izdarīt to pašu, lai viņi atrast savus katrs 8 cilvēkus. Būs viens atradīs 8, viens atradīs 2, trešais atradīs 12, bet tas vidējais skaits vienalga būs kaut kāda, veidosies vienāds apmēram mazāk. Atkal katrs paņem savai ģimenei par 100 punktiem. Šis speciāli ierakstīts, lai šie divi faktiski, lai jūs saprast, ka te nav nekāds sakars vienkārši kaut naudas kustība. Šeit veidojas apgrozījums no šiem visiem pirkumiem. Redzat 6400 punkti, 25%, tas ir $1600. Trešajā līmenī palīdzam saviem cilvēkiem atkal, apmācam viņus, strādājam ar viņiem. Trešā līmenī izveidojas 512 cilvēki jau, reiz 100 punkti, 51 200 punktu, reiz 5%, ko mums kompānija maksā komisijas naudu, tas ir $2560. Un kā es teicu, 4. līmenī jau veidojās, dēļ cilvēku lielā skaita, veidojās kaut gan procents mazāk, veidojas daudz lielāks ienākums. Un tas ir tās baigais puses, kas ir tīkla mārketingam. Ka mēs faktiski varam ieguldot pat kā saka, proporcionāli daudz mazāk darbu, varam saņemt daudz lielākus ienākumus. Šajā gadījumā tas ienākums kopējais veidojās jau $53,000, kas arī ir reāli, jo cilvēki saņem kompānijā daudz lielāks atalgojums. Tas, protams, nebūs visi, tie būs no 1001 cilvēks. Varbūt, no 1001 tas apmēram būs, kas tā arī strādās. Un ienākumi, protams, ir neierobežoti. Vēlreiz par to, lai tas nejuktu nekādīgi. Mēs dalāmies rekomendācijām ar cilvēkiem. Mēs stāstam par šo projektu, par šo iespēju cilvēkiem, par veselību, par projektu kā tādu, par biznesu, par naudām, atrodam savus cilvēkus. Mūsu cilvēki dara to pašu, viņi mūs dublicē, viņi arī sniedz cilvēkiem rekomendācijas. Nākošie cilvēki dara tieši to pašu un pievienojas cilvēki, no kuri veido patērētāju tīklu, kuri no kompānijas pērk produkciju un patērē paši. Un uz tā pamata mums ir tiesības saņemt ienākumus no kompānijas. $6000 ikmēneša ienākums, kas tas ir? Reizēm ir vajadzīgs pastāstīt, šo parādīt cilvēkiem nevis procentos no kompānijas apgrozījuma, bet procentos no naudas apgrozījuma, kas tiek izveidots uz tā produkcijas apjoma. Tātad $6000. Ja mēs zinām to, ka kompānija izmaksā vidē 10% no apgrozījuma no dolāros, tad ir nepieciešams $60,000, lai ienākums mums būtu $6000. Kas tad ir $60,000 apgrozījums? Tas faktiski ir 35,000 punkti LPI. Tātad produkcija 35,000 punktu.
Kas ir $35,000 LP? Tas ir 350 cilvēku struktūra. Ja ar noteikumu, ja katrs paņem priekš 100 punktus. Ja tas cilvēku patēriņš būs mazāks, tad attiecīgi būs vajadzīgi vairāk cilvēki. Un tas ir 1 līdz 3 produktu savam ģimenes patēriņam. Un 350, tas ir 350 cilvēku kopā. Šeit tas slaids par to efektivitāti. Ja mēs strādājam parastā darbā, teiksim, salīdzināt mēs varētu tā. Ja mēs strādājam parastā darbā, piemēram, pa stundu mūsu likmi, piemēram, teiksim, $10. Nostrādājot darba laikā 2 stundas, mēs varam saņemt $20. Ja mēs dienā nostrādājam 8 stundas, mēs varam saņemt $80. Bet tā kā šeit tas sistēma duplicējas, katrs cilvēks dara nākošais duplicē mūs un dara to pašu, tad paskatieties, kā mainās ienākumi un struktūra lielums. Kaut gan mums strādāt ar 2 cilvēkiem, 4 cilvēkiem vai 8 cilvēkiem, daudz nekas nemainās. Vai atrast? Es domāju, ka jebkuram no jums ir teiksim, kaut vai 8 cilvēki, kuriem šajā situācijā, šajā laikā Latvijā ir vajadzīga nauda, kam ir vajadzīga veselība. Es domāju, ka pilnīgi katram ir 8 cilvēki. Tad strādāt ar 2 vai 8, tur nav nekāda starpība, bet ienākums, kurš var veidoties dubulcējot sistēmu, kā redzat, šeit ir vienmaldos 200 vairāk kā 200 reizes starpība. Tas tieši dara dubulcēšanas sistēmu. Tīkla mārketingā nav svarīgi pašam būt, teiksim, spīdošam rekrutētājam vai spīdošam, kā lai saka, pašam tur mākošākajam. Šeit ir jābūt spēcīgai duplikācijas sistēmai. Jo, ja mūsu cilvēki nemācēs, tad nav nekas nebūs. Tāpēc ir svarīgi tieši duplikācija. Par rāmu sasniegšanas laikiem šeit ir atkal dati no kompānijas, faktiski ir Diamonds sasniedz vidēji 2-3 mēnešos, prezidentu vidēji gads aiziet, Internationals vidēji tas ir 2 gadi, Golds 3-4 gadi, Platīns ir vairāk kā 5 gadi. Statistika rāda to, ka platīni ir sasnieguši savus rangus 5, 6, 7 gadi. To rāda statistika arī. International liela daļa tā ir sasnieguši 4-5 gados. Šie dati, protams, ir, cilvēki, kuri nekad nesasniedz. Bet tos jau nevar ņemt tajā sasniegšanas ātrumā, jo šeit jau var tikai izvērtēt tos, kuri ir sasnieguši. Kur ir kļuvuši, izpildījuši šos rangus. Vai ir iespējams tik strauji? Šeit ir viens no variantiem, ka tas ir iespējams. Anžela Kristīna, viņa nav vienīgā, ir citi piemēri. Internationals Diamonds, ja? 100 kontakti, tas ir 100 kontakti, ko viņi veic sākumā. Viņi iereģistrējās ar biznesa startu, ar Diamond startu, 2009. gada 11. decembrī. Decembrī iereģistrēja 4 distribūtorus, 1 klientu. Jau janvārī sasniedza prezidenta Diamond. Tas ir tas, ko es teicu, ka var ļoti ātri pašā sākumā. Ļoti strauji, aktīvi strādāja, to var sasniegt pietiekoši ātrā tempā. Viņas organizācija pieauga jau mēnešu laikā gandrīz 7 reizes. Februārī 50% pieauga organizācija. Martā viņas organizācijā jau bija pirmais prezidenta Diamonds. Struktūra izauga, kā redzat, dubultojās faktiski. Šeit es varbūt tik smalki pat nestāstīšu par šiem. Kuras valsts viņi ir? Ja nemaldos, viņi ir Amerikas. Man liekas, viņi bija amerikānieti, jā. Nevis Rosado, bet šitas te Navares gada laikā arī pacēla, ja nemaldos, uz 27,000 ienākumu. Ajunma tas pats, jā. Ajunma tieši tas pats. Mongolija. Tieši tas pats. Vācija tas pats, jā. Tas ir daudzās vietās, bet tas atkarīgs tikai no cilvēka personības. Tas nav atkarīgs no kompānijas, ko cilvēks vēlas. Tas pats šitas Fazlī, kā viņam bija, Salims Fazlī, jā? Indonēzijā, jā. Cilvēks, kuram viņa ģimenē, kompānijā, viņam ir kaut 8 brāļu māsas kopā. Un no tās ģimenes, cik tur bija 4, laikam bija International viņam bija, un vairākiem no tiem brāļu māsām bija Diamond un prezidenti tur jau, un viņa ienākums ģimenē arī $130,000. Pilnīgā nabadzīgā cilvēku dzīvēs. Tas pats attiecās tagad, ko bieži tagad runā
Mums nav naudas, mums nav laika, mums nav viss kaut kas. Šobrīd ForLife strauji aug Āfrikā. Āfrikā, kur cilvēkiem ienākums 6 līdz 8 dolāri. Un mēs te runājam, ka cilvēkiem nav naudas, teiksim, ierīstrēties. Kā nav naudas? Nav naudas atkarībā, kam mēs gribam. Jo cilvēkiem jau... Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka cilvēki faktiski, viņi jau tur, kur ir mazāk iespējas, viņi tās iespējas redz vairāk. Viņi vienkārši prot saskatīt vairāk iespējas. Viņi spiest ņemt un darīt, jo viņiem cits izējas faktiski nav. Šeit jau Latvijā nav savādāk, mēs tikai pārāk labi dzīvojam. Reāli pārāk labi dzīvojam. Mums ir cash. Tas jau nav tikai Āfrika, tāpat Venecuēla. Pilnīgā nabadzība cilvēki dzīvo šogad cik bija pieaugums? 470 cik % pieaugums. ForLife. Viss Indonēzijas un visas valsts, kur ir nabadzības, viņas tā aug ForLife, tāpēc, ka šeit ir tā iespēja. Tieši tāpēc. Šeit ir redzams schematiski, kā auga viņas, kā saka, struktūra apjomi. Tātad, pirmajās 90 dienās viņai bija 3 kājas ar prezidenta diamantiem. Tur ar diamantiem 2 kājas. 13 diamanti, 1000, vairāk kā 1000 distribūtori. Kāpēc, kas ir interesanti šajā tas, ka aktivitāte 74%. Ja mēs veidojam biznesu lēni, ja mēs ejam visu laiku caur produktu tikai, meklējam klientus, tad šajā aktivitāte nebūs 74%, viņi būs 30% aktivitāte cilvēku. Tas ir visi cilvēki, kur struktūrā, viņa kopēja aktivitāte būs kaut kā 30%. Šajā gadījumā viņa, tā kā viņa strauji veidoja šo biznesu, daudz cilvēku ienāca iekšā dēļ vienkārši sakot naudas. Un tāpēc cilvēki, kuriem jau bija izdevīgi saņemt kaut kādu naudu atpakaļ no kompānijas, kaut vai $50 tas būtu. Viņi jau vienalga bija interesēti kvalificēties. Un līdz ar to tā kvalificēšanās daudz lielāka bija. Jo vidēji katrs klients faktiski nopērk kaut kādā 2. 3. mēnesī pa laicinu. Katru mēnesi nepērk klienti vienkārši. 10 līmeņi, kā redzat, organizācija jau 100 000 pieapgrozījums. Tad pārstāvšu ātri arī un netērēt daudz laika šeit. Kā redzat, izdevumi viņas izdevumi, faktiski, viņi ienāca kā Diamond startu, ir apmēram $700. Pirmajā mēnesī viņi nopelnīja apmēram 1000, tad katru mēnesi kvalificējās ierakstīja $200 vienkārši tāpēc, lai apvēršu skaitlis būtu. Faktiski tur tā summa var būt arī mazāka. Kā redzat, pa mēnešiem kā tā summa viņas ienākuma pieauguma, tas ir ņemts pēc tās tabulas. Faktiski, es pierēķināju klāt vēl papildu izdevumus. Vēl $1500 uz šiem 5 mēnešiem. Es ierēķināju, teiksim, telefonu sarunas, braukšanas uz kaut kādām tikšanās, kaut kādu pasākumu organizēšanas kaut kur, kas visticamāk, es varēju būt apmēram $1500, ko viņi vēl iztērēja. Tātad viņas tas kopējais šajā laikā, viņas iegūms ir ļoti milzīgs. Viņi iztērēja $3000, bet ienākumi jau bija 26 000. Šeit ir tā nauda kompānijā. Par šo vairāk stāstīs Ināra, ja? Tas ir Irēna, par to, kā sākt. Tu jau visu pastāstīji, bet es pateikšu, ko es gribu pateikt. Jā. Svarīgi ir pašā sākumā iereģistrēties, lai viss, ko daram, jau tiktu, teiksim tā, lai visas mūsu darbības kompānija jau varētu jau, kā saka, ierakstīt cilvēku, kāds nebūtu pareizi. Pieskaitīt cilvēku, kurš to ir paveicis. Ja mums nav ID numuru kompānija, jau nezinu, kurš cilvēks ir atradis nākušos cilvēkus. Tāpēc mēs jau varam pašā sākumā nebūt iekšā kompānijā un sameklēt tur 5 cilvēkus, jau, bet mēs paši neesam iekšā. Kur viņi reģistrēsies? Pie mūsu sponsoru. Tas sanāk. Ja mēs esam iekšā, tad cilvēkus jau mēs jau varam uzreiz savu biznesu veidot, jo faktiski jau jebkurā vietā pasaulē, tik līdz ID numurs, mēs varam jebkur strādāt. Tad ir izvēlēties un iegādāties produktu savai ģimenei. Sastādīt mērķus, sastādīt mērķu sasniegšanas plānu kopā ar savu sponsoru.
Ja mūsu sponsors gadījumā ir klients kompānijā vienkārši, tad iet pa ķēdīt uz augšu, meklēt nākošo līderi, kurš ir tajā ķēdītē pieejams, teiksim tā, atrodams, kā lai saka. Jo visi cilvēki nav būs ieinteresēti, kas ir virs mums. Piemēram, virs manis arī ir Linda Māris, tad ir Dreimans Māris, tad ir Taķiena Jačnai, tad ir Ļubova Aļimova. Viņi visi ir ieinteresēti, lai man veiktos. Visi kā viens. Jo, ja man veiksies, tad arī viņai ies labāk. Tas ir pamatstība mārketingā. Bet vienoties vajag ar savu sponsoru. Ko mēs darām, cik mēs mēnesī darām, kad mēs tiekamies, kad ar sponsoru varam sastiķēt laikus, lai mēs kaut kādas tikšanās varam vai Skype'ā tikties, vai dzīvē tikties cilvēkiem. To ir viss saskaņot ar savu sponsoru. Vajag uzzināt tuvāko pasākumu plānu, piedalīties tajos, kā piemēram šodienas pasākumā, un aicināt ar savus paziņas. Un noteikti pildīt mērķu sasniegšanas plānu, jo bez mērķu sasniegšanas plāna nekas nebūs. Nekas nebūs, ja mēs tikai runāsim un neko nedarīsim. Arī man ir bijuši tādi cilvēki, kuri jā, bet faktiski es redzu, ka nav vispār darbības nekādas, un es viņiem pat nekā palīdzēt nevaru. Jo tas tā kā pret cienu. Es viņiem pajautāju, ko man te palīdzēt, to organizēt, to, jā, un darbības nekādas nav. Tātad es cilvēku lieku mierā, jo, uzbāzties ar viņu īsti nevaru. Tāpēc jābūt ar iniciatīvai no pašiem, jo kā es teicu, tas ir izdevīgi, arī sponsori, arī materiāli ir ieinteresēti palīdzēt saviem cilvēkiem. Te bija tas par to struktūru, to es tagad nestāstīšu nemaz. Te vēl interesanti tabuliņi šādi. Tas no kompānijas ir oficiālie dati par ienākumiem. Kā redzat, Diamonds vidēji saņem no 500 līdz 3000. Vidējais Diamonda ienākums mēnesī ir apmēram $600–700. 2011. gadā kompānijā šādi bija 6710 cilvēki. 6710 cilvēki faktiski spēja, es domāju, ka lielākā daļa no viņiem spēja izkļūt no nabadzības, ņemot vērā to, ka lielākais pieaugums kompānijā bija valstīs, kuras bija visnabadzīgākās. Cilvēki reāli izkļuva no pilnīgās nabadzības. Otrs, nākošais prezidenta Diamonds no 2000 līdz 14000. Vidējais Diamonda čeks ir $3000 mēnesī. 1172 cilvēki kompānijā to ir paveikuši šajā gadā. Bet viņi ne tikai sev, ne jau tikai, te jau jāņem arī vērā tas, ka viņi ne tikai sev ir palīdzējuši, ne tikai šie cilvēki sev palīdzējuši, viņi ir palīdzējuši arī tiem cilvēkiem, kuri ir viņu struktūrās Diamond. Paveikt to. International Diamondi vidējais ienākums ir $10,000. Gandrīz $10,000 vidējais ir. Bet faktiski ir no 5 līdz 30,000 kaut kur international ir. Atkal 250,000 gadā to ir paveikuši. Un tie jau ir cilvēki, kur izveidojuši jau, teiksim, tādu palielu biznesu, kas jau, domāju, ka $10,000 mēnesī jebkuram no mums ļautu atrisināt ļoti daudz dažādas problēmas. Kam kredītas problēmas, kam vēl kaut kas. Tas ir Gold International Diamond no 20 līdz 100,000 saņem kompānijā, vidējais čeks bija 37,000 ar kapekām, ar dolāriem, ar centiem. Tie ir 20 cilvēki šajā gadā, kas to ir izdarījuši atkal kompānijā. Visi šie cilvēki ir bijuši interesēti palīdzēt saviem cilvēkiem. Visi. Un divi jauni Platinum Diamond kompānijā, kur ienākums ir vairāk kā $100,000. Faktiski jau, ja mēs tā ņemam, tad jau no golda vismaz jau var reiķināt, ka tie cilvēki ir kļuvuši par miljonāriem. Es nesaku to tāpēc, ka miljonāri tagad būtu pats grūtākais, kas pasaulē var būt, bet tāpēc, ka tās ir lielas iespējas, ko mēs varam darīt ar to naudu. Man piemēram arī ir viena no tādiem lieliem mērķiem ir gan bērndārs celtniecība, gan labdarība. Es neesmu kompānijā tikai dēļ tā, ka man acīs būtu dolāri. Faktiski es runāju daudz par naudu, tāpēc mēs runājam par mārketingu plānu. Tā sanāk, es runāju par naudu visu laiku. Par to, cik mēs varam dabūt ārā no mārketinga plāna. Ja mēs esam līderis, mēs varam dabūt ārā līdz 34% no mārketinga plāna. Ja mēs esam Diamonds, mēs varam dabūt līdz 40% ārā no mārketinga plāna. Ja mēs esam prezidents, mēs varam dabūt līdz 53% ārā no mārketinga plāna. Un platīnu dabūm līdz 64% no mārketinga plāna. Bet jāsaprot to, ka katrs cilvēks, lai viņš būtu augstākā rangā, tas ir
Lai viņš sasniegtu šo rāmu, viņš ir ieguldījis daudz vairāk darba nekā mēs kuri neesam sasnieguši tos lielos rāmus. Tā kā jāsaprot, ka tas ir proporcionāli viņa ieguldītiem darbam, viņi arī vairāk saņem. Nu, tas ir normāli. Jo mēs nestrādājot nevarētu gribēt saņemt no kompānijas miljonus vai ne, vai 10 000. Par mārketinga plānu. Jā. Šitos neapsāšos nemaz. Šitas bija arī tas, ka līdz 2004. gadam Great Escape varēja vinnēt, un 15 pāri varēja faktiski laimēt šo ceļojumu. Līdz 2004. gadam. No 2011. gada tas ir iespējams arī no rāmu sasniegšanas. Un 550 pāri ir reāli aizbraukuši šajos ceļojumos 2011. gadā. 550 pāri, tas ir 550 cilvēki, kuri ir bijuši aktīvi šajā lietā. Kas ir nācis klāt? Sanāk bija tikai, piemēram, jaunie International Diamond varēja aizbraukt, divreiz atkārtojot to kvalificēšanu savu. Jaunie prezidenti varēja, viņiem pienācās arī ceļojums 3 reiz atkārtojot, ja vienreiz kvalificējoties un 2 reiz atkārtojot pēc tam. Diamondam tas ir International, sanāk, viņš vienreiz izpilda un vienreiz apstiprina. Tā sanāk. Un tagad ir nācis klāt Internationali, virs 100 000 arī kādu brīdi jau bija, bet ir nācis klāt tagad jaunais virs 150 000 atkal kompānija piešķir ceļojumu. Virs 200 000 jau pie apgrozījuma. Kompānija atkal piešķir ceļojumu. Tas ir tādi jaunie, kas ir nākuši klāt. Jo kompānijas laik rūpējās par to, lai cilvēki varētu dzīvot pilnvērtīgāku dzīvi. Kā redzat, tie 1100, kas ir bijuši kopā tajos grēciskajos ceļojumos. Šeit es neuzskatīšu, šeit jūs paši redzat, ir 13. gada faktiski jau nākošie Great Escape, kuri jau paredzēti saplānoti. Šo informāciju noteikti varēsiet pajautāt arī saviem sponsoriem, viņi noteikti jūs padalīsies. Eirāzija arī brauks uz vidusjūru un kāpiet pa savu panākumu kāpnēm. To es gribētu teikt, jo kāpiet pa šīm kāpnēm ienākums palielinās un palielinās arī mūsu dzīves kvalitāti un tā iespēja palīdzēt citiem cilvēkiem. Tas viss ar laiku tikai aug un palielinās. Un labais ir tas, ka izveidojot, teiksim, lielāku struktūru, jau sākot no International apmēram, struktūrā pati, vairāk vai mazāk ir jāpieskata šis bizness. Jā, nav vairs tik daudz laika jāiegūt, tik daudz enerģijas. Viņš vairāk ir tā kā sparažāts iekustināt, vai zvans, lielu zvanu arī iekustināt. Viņam šāda šausmīga enerģija vajadzīga sākumā. Sparažātam tieši tas pats. Un es gribētu, lai jūs atcerētos to, ka Forlight kompānija nav tikai produkts. Forlight kompānija ir gan cilvēku panākumi, gan servis, bet šajā gadījumā nevis servis kā apkalpošana, bet kalpošana cilvēkiem. Kompānija ir savs, kā savs pareizi tas diedošanas, kā viņš saucās tas izlec no galvas, tikko labdarības fonds savas kompānija ir, jā. Arī Latvijā mēs te domājam par to, tas vēl jāceļ augšā, kādas projekts mēs Latvijā varam pacelt. Neļaun. Nu, pašiem jādara kaut kāds savādāk, tad kaut kā citu ceļu jāmeklē. Un tas tā kā par pašu kompāniju, par mārketinga plānu. Tā kā